Katra no atlikušajām regulārā čempionāta spēlēm ir play-off vērtē. Šodien ļoti daudz mūsu konkurenti cīņā par vietu labāko astotniekā izcīnīja uzvaras. Uz to gājām arī mēs šī vakara spēlē pret Zagrebas Medveščak komandu. Diemžēl ar rezultātu 1-2 ar 3 punktiem no Rīgas mājās tālāk dodas Zagrebas komanda. Viņi pakāpsies nedaudz augstāk. Vienīgos vārtus šīs dienas spēlē Rīgas Dinamo sastāvā atkal guva Miks Indrašs. Pēc spēles mēs lūdzām uz interviju mūsu Rīgas Dinamo bijušo aizsargu, kurš šobrīd ļoti labi cementē pretinieku Zagrebas komandas aizsardzības līniju, Metju Karlu. Nice to see you. Congratulations for the win. Was it like an unexpected win? Yeah, I mean, they worked hard. I think, we got a little bit lucky, but we're going to take it. I mean, it was a pretty even game. They had some chances. Our goalie played great, but we're going to take it and we're going to keep going. What was the kind of preparation for the game against the Riga? It was a good preparation, a long preparation, because we knew that this was a game that was very important with the standings. So now we're closer to playoff spots and closer to Riga, and that's what we wanted. Personally, for you, is it kind of special feelings to play against the Riga? Very special. Even when I came in, I love the city, I love the building. I think it's the best ice in the league, so it was really nice to be back, and it was sure a special feeling. How do you think Riga or Medveščak will be in the playoffs? I have to say Medveščak. Thank you very much, we'll see. Thank you. Pēc aizvadītās spēles, kad mūsējiem ar rezultātu 3-1 izdevās uzvarēt Maskavas apgabala Atlantu vienību, mūsu komandas kapteinis Lauris Dārziņš teica, ka liela rezultāta spēles šajā brīdī kontinentālajā līgā ir beigušās. Tam par pierādījumu bija arī šī spēle, kurā komanda spēja gūt tikai 3 vārtus. Pretiniekiem par 1 vārtiem vairāk un attiecīgi arī pelnītu uzvaru šajā spēlē. Mūsējie līdz pat spēles beigām neatmeta cerības un bija pat vairākas tiešām, nevar teikt, 100% vārtu gūšanas iespējas, bet, diemžēl, arī pa spītīgi negāja pretinieku sargātajos vārtos. Mēdz būt arī tādas spēles. Pēc aizvadītā mača mēs devāmies kā vienmēr Rīgas Dinamo ģērbtuvē un šobrīd uz interviju aicinājām mūsu kanādiešu uzbrucēju Kailu Vilsonu. Of course, tough to say something about kind of those games, but what happened? Well, it was a tight game all the way through. We kind of let off the gas pedal there a little bit in the second, and we let them jump out on the lead in us. And then, we battled back, but it just wasn't enough. We gotta play 3 periods if we want to win games. Straight away after the game, we talked to the Medveščak defender, our ex-guy, Metju Karl, and he said that was kind of special preparation just because of the sanding of the table. Did you feel that? Well, yeah, definitely. Every game right now is a playoffs for us. We're in the hunt. We battled right back. We had a great little stretch there, 9 games, but we got to keep it going. It's every point's going to count. Even if we get that 1 for a tie or 2 for a tie, that could be the difference in the end. So we got to come out with a little bit harder. What can expect from the Sunday's games against the Bratislava? It's no different. We're gonna, we've been playing hard. We just got to put together 3 periods this next time, and we're gonna come out hard. Thank you very much. Kontinentālās hokeja līgas regulārā čempionātā vēl ir atlikušas 8 spēles. Nākamo mūsējie aizvedīs uz arēnu Rīgas ledus jau 1. februārī, kad šeit viesosies Bratislavas Slovan vienība. Vēl būs atlikušas spēles 5. februārī pret Jekaterinburgas automobilistu un pēdējo mājas regulāro čempionātu spēli mēs aizvedīsim nākamajā sestdienā pret Čeļābinskas Traktoru. Atcerieties, biļetē ir spēks, neizmetiet ārā šīs dienas biļeti pret Zagrebas komandu, tāpat arī pievienojiet šim biļešu komplektam nākamo Slovan biļeti un arī automobilista biļeti un apmainīsiet to pret iespēju klātienē vērot pēdējo regulārā čempionāta spēli pret Čeļābinskas Traktoru. Aizvadītajā Dinamo TV izlaidumā mēs uzdevām kārtējo konkursu jautājumu jums, cienījamie skatītāji. Kāds slīdus izmērs ir mūsu kanādiešu aizsargam Čejam Genovejam? Pareizi atbildēja visi tie, kuri teica, ka tas ir Eiropas izmēru 40. numurs. Amerikāņu 6. Eiropas 40. Un pēc nejaušības principa mēs esam izvēlējušies arī uzvarētāju šim te konkursam. Man šobrīd ir nospiedz piņkots. Tadām! Rihards Mēgnis, 40. izmērs. 40. izmērs, diemžēl, šodien nepalīdzēja izcīnīt kaut 1 punktu. Bet nāk arī nākamais jautājums. Nākamā spēle pret Bratislavas Slovanu.
Viņu logotipā ir ērglis, talismans viņiem ir baltais ērglis. Kā sauc Bratislavas Slovanu talismanu? Turēsim īkšķus, cīņa par play-off turpinās. Mēs visi tiekamies šeit Arēnā Rīga jau svētdien, 1. februārī, cīņā pret Bratislavas Slovanu. Arvans Simpsons, Mārcis Krasovskis būs gatavībā un gaidām arī tieši tevi.